Labdien! Mani joprojām sauc Olga Zeltiņa, un es joprojām esmu kopā ar jums raidījumā starp mums meistariem runājot. Šodien mēs parunāsim par tehniskām lietām. Un jautājums ir sekojošs. Kas ir nagu frēze jeb nagu mašīnīte? Vai ir vērts viņu iegādāties, vai viņa atvieglo darbu? Un ja mēs to gribam iegādāties, tad kādu ir jāizvēlās? Būs arī drusku praktiskais darbs, bet, protams, visu pēc kārtas. Tātad griežos pie sava galda. Šeit man ir sagatavota modelīte, uz kuras es jums rādīšu praktisko darbu, bet pirms tam jautājums sekojuši, priekš kam ir radīta nagu frēzīte. Protams, tāpēc, lai atvieglotu manikīra meistara fizisko darbu, kā arī manāmi samazinātu darbības laiku ar vienu klientu. Tādā veidā mēs arī varam nopelnīt vairāk, strādājot ar vairākiem klientiem. Ko mēs varētu darīt ar frēzi, ja mums tāda būtu vai mums tāda ir? Pirmām kārtām mēs varētu veikt klasisku aparāta pedikīru un manikīru. Mēs varētu sagatavot nagus, dabīgo nagu, pirms gēllaku pārklāšanas, jeb pirms nagu modelēšanas. Mēs varētu ar frēzes palīdzību saīsināt gan dabīgo, gan mākslīgo nagu. Mēs varētu veikt jebkuru profilaksi ar gēlu, akrilu, gēllaku, ja šī gēllaka ir paredzēta profilakses veikšanai, un tā tālāk. Tas ir tas, kas atvieglo mums darbu. Vēl bieži uzdots jautājums ir, vai frēze bojā dabīgo nagu? Atbilde ir viennozīmīgi nē. Bojāt dabīgo nagu strādājot ar frēzi var tikai tad, ja mēs neesam iemācīti pareizi viņu lietot. Un, ja jūs tiešām esat nolēmuši iegādāties sev šo brīnišķīgo palīdziņu, tad es jums iesaku atrast skolu, kur vismaz 3 nodarbības profesionāls meistars, jeb skolotājs iemācīs jūs, kā strādāt pareizi ar frēzi, lai gala rezultāts būtu tiešām iepriecinošs. Man uz galda ir 2 veidu frēzītes, par kurām es jums pastāstīšu un parādīšu atšķirību, bet, protams, frēžu ir daudz un modeļi ir dažādi. Pirmais un svarīgākais, kas jāņem vērā iegādājoties frēzi, tas ir apgriezieni, un apgriezieniem ir jābūt ne mazāk kā 30 000, jo tad ar šo aparātu jūs varēsiet veikt gan manikīru, gan profilaksi, gan pedikīru, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nākošais, tie meistari, kuriem jau ir frēzes un ir piedzīvojuši noteikti nevienu reizi tādu momentu, kad klienti jau ir nobiedēti ar frēzēm, un kad tu parādi frēzīt, viņam jau liekas tāda nepatīkama sajūta. Tas var būt tāpēc, kad iepriekšējā meistara frēze nebija kvalitatīva, un pašam galam, tas ir uzgalim, ar ko mēs strādājam par dabīgo nagu, ir iekšējā vibrācija. Un tad sanāk, kad saskarsmē ar nagu viņš sit, to nevar praktiski redzēt ar aci, bet klientiem tas sagādā ļoti, ļoti nepatīkamas sajūtas un situācijas. Lūk, tāpēc šeit nav jābūt vibrācija. Vēl, kas ir jāņem vērā, tad vai uzgalis pūš gaisu ārā no sevis, jo ir bijuši uzgalīši jeb mašīnītes, kur šīs zīmolītes, kā es to saucu, viņš sadzen sevi putekļus un viss, ar viņu var strādāt labi, ja 1 mēnesi. Ar to darbs ar mašīnīti beidzās, un viņa parasti ir izmetama ārā, jo viņa nav vairs remontējama. Protams, jāņem vērā arī varbūt skaņa, cik skaļš ir jūsu aparāts, ņemot vērā, ka jūs viņu strādāsiet dienā. Un vēl ir daži knifiņi, un šie knifiņi varētu būt kā, piemēram, darbs ar kāju, jeb kājas pedālis. Man mašīnītei ir kruīz kontrole un, protams, varētu būt arī putekļu sūcējs, kas jau iemontēts mašīnītē. Tātad šeit man ir viens modelis, frēzītes modelis, tāds smuks ar rokturīti, ko es jums gribu parādīt.
un pastāstīt, kā viņš darbojās. Tātad, te ir poga, ar kuru mēs slēdzam jaudu. Pilna jauda ir 30 000 apgriezienu, bet, ja mēs šajā vietā pieslēdzam podziņu, mēs dabūnam 35 000 apgriezienu. Šeit poga ieslēgt, izslēgt. Šeit poga auto kruīze kontrola, kā es jau jums jokoju, kad es strādāju ar kāju. Šeit ir pārslēgšana strādāt ar kāju un revers uz priekšu un atpakaļ. Tagad es jums nodemonstrēšu, kā tas notiek. Es piespiežu strādāt ar kāju, tagad man ir pieslēgts pedālis. Es varu piespiežot pedāli šādi strādāt. Ekrāns man vienmēr parāda, kāda man ir jauda, viņš neiet tālāk par to, cik man ir uzlikts. Un tagad pats interesantākais moments. Es piespiežu kruīz kontroli, piespiežu, sagaidu signālu, laižu pedālīti vaļā un turpinu strādāt, jo man ir kruīz kontrole. Darbojās vienmēr vienā jaudu es redzu, kāda man ir. Ja man vajag apstāties vai nomainīt jaudu, es atkal pieslēdzu, piespiežu un man viss apstājās. Palielināt jaudu, signāls, pedāls nost, turpini strādāt ar šo jaudu. Šis te pasākums ļoti atvieglo darbu pie pedikīra, pie profilakses, kad nekas nav jādomā, rokas visu laiku strādā un vēl pieslēdzās arī kāja. Nomainās uzgalīts ļoti vienkārši kā jebkurai mašīnītei, un te es, piemēram, uzlikšu tādu muciņu, taisu ciet, kur man ir pieslēgta muciņa. Muciņas uzgals mums ir ļoti daudz, kur noder, un ir sevišķi pie, piemēram, profilakses, brīvās malas pielīdzināšanas, sānu malas, izvīlēšanas. Vienīgais, ko es jums iesaku, ir sevišķi iesācējiem, pirms mēs sākam ar viņu strādāt. Mēs varam ar vīlīti šādā veidā drusītiņu padarīt netik asu malu, lai neizdarītu pāri mūsu klientam. Tagad es paņemšu lielāku jaudu. Lielāku jaudu, jeb lielākus apgriezienus paņemšu tāpēc, lai man darbs notiktu ātrāk. Ja te ir mākslīgs pārklājums, lūk, šādā veidā es noīsinu galu. Es šobrīd neslēdzu putekļu sūcēju dēļ skaņas, lai jūs mani dzirdētu. Un šeit es sāku apstrādāt sānu malu, paralēli apstrādāt sānu malu vienu otru. Redziet, tai muciņai ir ļoti liela plāksnīte, jeb platība, ar ko strādāt. Lūk, tādā veidā mēs to varam veiksmīgi veikt. Pilnīgi nekādas vibrācijas. Lūk, šādā veidā. Tāpatās mēs varam pagriezt manas klientītes roku otrādi, arī strādāt šeit. Tur es varbūt liktu citu uzgalīti, bet tas ir apmēram kā mēs strādājam ar muciņu, kāda ir jauda, kāda ir darbība ar kājas pedāli un cik ērti mums tas viss var būt un var notikt. Tāpatās, kā es jums teicu, revers, ja vajadzīgi lielāki apgriezieni, piespiežam pogu, lielāki apgriezieni, ja viss nav vajadzīgs, slēdzam ārā. Vienu nagu frēzi mēs ar jums jau apskatījām, un tagad jums parādīšu otru. Tā rociņu manas klientītes es varu paņemt prom, lai parādītu jums, lūk, šādu frēzīti. Jā, tiešām jūs nemaldījāties, un es arī ne, tas nav ne mobilais telefons, ne fotoaparāts atskaņotais, bet tas ir nagu frēze, kurai arī ir 30 000 apgriezieni. Viņa ir kompakta, ļoti labi, lai ņemtu līdzi, var pēc svara ielikt kabatā un strādāt. Viņa ir ar akumulātoru un tieši tāpat tās pieslēdzama pie rozetes.
Akumulators der 5–7 stundām intensīva darba. Rokturīts ir šāds. Un uzgalīts mainās, jeb liekās kā jebkurai citai mašīnītei, ļoti vienkārši. Lūk, šādā veidā slēdzās ar pogu sānā. Te parādās gaismiņa. Un šādā veidā mēs dabūnam jaudu. 30,000 apgriezieni, maksimāla jauda, un te samazinās, un te arī ir displejs, kā iepriekšējai mašīnītei, kur mēs redzam jaudu, ja, kas ļoti, ļoti palīdz mums darbam. Jo pie vārda jaudas jeb apgrieziena jums rodās jautājums, kādi apgriezieni, kāpēc vajag ātrāk, kāpēc vajag lēnāk. Tāpēc, ka jo lielāks uzgalis mēs strādājam ar mazāku ātrumu, un ir vēl tāds kā uzkarsēšanas moments. Jo lielāks ātrums, ir lielāka iespēja uzkarsēt to vietu, pie kuras jūs strādājat, bet tur ir arī atšķirība no uzgaļiem, ko jūs lietojat, lai būtu mazāka sakaršana un nepatīkama sajūta klientam, un tāpēc es jums vēlreiz tā kā iesaku, ja jūs izvēlēties iegādāties sev mašīnīti, lūdzu atrodiet skolu, kur jūs varat iet un paņemt kādas 2–3 nodarbības ar profesionālu pasniedzēju, kurš jums iemācīs, kā pareizi strādāt, ar kādiem uzgaļiem, ko darīt, ar kādu jaudu un tā tālāk. Tātad šeit regulējama jauda. Sānā ir poga, kas regulē reversu uz vienu uz otru pusi, un tieši tāpatās sānā ir podziņa, kura pāriet uz kājas pedāli, jeb vadību ar kāju, ko es tūlīt pat pieslēgšu. Lūk, šādi tas notiek. Nospiežam pogu. Un šajā gadījumā mēs jau vadam mūsu mašīnīti ar kāju, bet šeit nav tā ekstra, kura saucās kruīz kontrole. Ja jums svarīgi kompakta frēze, tad šis ir tiešām ļoti labs risinājums. It sevišķi, ja jūs daudz laika pavadat dodoties pie klientiem vai braukājat no salona uz salonu, šis tiešām ir ļoti labs un es teikšu ļoti stilīgs risinājums, kas patiek meitenēm. Bet tālāk būs šī raidījuma jautājums, un jautājums ir sekojošais, kam jāpievērš uzmanība, izvēloties frēzi. Un viena laimīgā saņems dāvanā šo losjoniņu. Nu ko, ir pienācis brīdis, ka man no jums ir jāatvadās. Paldies jums visiem, kas sekojat līdzi draugos, kas rakstat man draugos, kas sekojat līdzi un gaidat šos raidījumus. Paldies tiem, kuri kopā ar mani veido šos raidījumus, uzdodot jautājumus. Tas mani ļoti iedvesmo un iepriecina. Tāpēc lūdzu, turpiniet darīt to arī tālāk. Rakstiet man draugos, sekojiet līdzi, atbildiet uz jautājumiem, uzdodiet savus jautājumus. Tiešām sirsnīgs paldies jums visiem, ka jūs esat. Tiksimies, protams, arī meistardienās, bezmaksas meistardienās, kurās es varēšu dalīties ar savu pieredzi, un jūs arī iepriecināsiet mani ar savu pieredzi. Ko? Līdz nākamajai reizei. Paldies vēlreiz! Thank you.